Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Jums uz ausīm karina makarons. Rakstīts budžets drošākai nākotnē. Šis galīgi nav drošības budžets. Šis ir Latvijas bankrota budžets. Ar šādu trajektoriju Latvijas Titaniks 3 gados ieskries neatgriezeniskā parāda atkarībā, kurā Latvija zaudēs savu finansiālo suverenitāti. Kontroli pār Latviju finansēm pārņems Startautiskais valūtas fonds un Pasaules banka. Un Kalvīts ar savu gāzi grīdā, tās bija to bērnu asaras salīdzinot ar to, kur mēs šobrīd dodamies. Tur vismaz bija ekonomiskā izaugsme. Un parāds, kas bija Kalvīša laikā, bija tikai 1,9 miljardi eiro. Tas bija 1800 eiro uz mājsaimniecību. Parāda apkalpošana toreiz izmaksāja 78 miljonus eiro. Tie bija nieka 90 eiro uz mājsaimniecību. 2029. gadā, ko jūs šeit piedāvājat, būs jau 28 miljardi. Tie ir 36 300 eiro uz mājsaimniecību. Uz vienu mājsaimniecību. Un apkalpošana izmaksās mājsaimniecībai 827 un apkalpošana būs 827 miljonu eiro. Tas ir 11 reizes vairāk, vai 1060 eiro uz vienu mājsaimniecību gadā. Un kopš vienotība ir pie varas, valsts parāds ir kāpis no 6 miljardiem eiro līdz 29. gada 28 miljardiem eiro. Tātad valsts būs aizņēmusies 21 miljardu eiro. No 6900 uz 36 300. Tātad Latvijas sabiedrībai, mājsaimniecībām, jaunās vienotības aizņemšanās politika būs izmaksājusi 30 000 eiro katrai mājsaimniecībai. Un Latvija apsteidz Lietuvu 2 reizes, gandrīz, un Igaunija 3 reizes parāda ikgadējā nastā. Un tas nozīmē, ka kaimiņiem ir milzu priekšrocības pret mums. Tas ir tā kā tādam aptaukojušam Jānītim ar 150 kg likt skriet maratonu. Un kopš Kariņš atcēla jebkādas fiskālā disciplīnu un sagrābās šādus lētos kredītus, un kopš tā laika ienākumi ar izdevumiem ir pilnīgā disbalansā. Siliņ būdam Kariņa parlamentārā sekretārs šo ekonomisko pamatu turpina ar gāzi grīdā. Un šis ir Latvijas bankrota budžets, jo tas rada tūlītēju ekonomisko apdraudējumu. 2008. gada dišķibele, ja jūs atceraties, Latvijai toreiz izmaksāja 39,7% no IKP parāds kāpums. Tātad, un Covid-19 krīze izmaksāja 8% punktus no IKP kā parāda nasta. Un Siliņas bankrota budžets piedāvā Latvijai atstāt bez jebkādas drošības spilvena. Praktiski mēs redzam 3,6% punktus līdz Māstrihtas kritērijas 60%. Ja atkārtotos kaut vēl viena kāda finansu vai jebkāda cita krīze, kas ir neizbēgama, tādas notiek 10-15 gadu laikā, tad valsts parāds uzkāps jau uz 73% no IKP. Viss, ballīte beigusies. Mūsu valsts atslēgas mēs varēsim nodot Startautiskam valūtas fondam. Drošības spilvenam Latvijai ir jābūt 5 līdz 10 miljardu apmērā. Tas nevar būt nieka miljards. Un no sapirktajiem tankiem, haubicēm, stobriem nebūs jēga, ja mums nebūs finanšu līdzekļi krīzes apstākļos nopirkt munīciju. Un valsts parāds ir visstraujāk augošā nozara Latvijā. Jūs zinājāt, tas aug par 8,3%, IKP tikai par 2,8%, valsts eksports tikai par 2,4%. Un esošā valdība izsmeļ jebkādus resursus līdz maksimumam. Un apzināti neiekļauj 100% zināmus riskus, kā piemēram Air Baltica, Rail Baltica. Tie ir garantēti riski, kas prasa veidot drošības spilvenu. Un uzliktās 80 līdz 90% obligātās dividendes valsts kapitāla sabiedrībām ir bezatbildīgi. Tas rada elektrības nodokli, tas rada stagnāciju un uzņēmumu vājināšanu, praktiski tos atstājot bez investīcijām. Un valsts kapitāla sabiedrība aizņēmumi neparādās valsts parādā.
Bet tās ir valsts saistības un var kļūt par valsts saistībām, kā piemēram Rail Baltica. Un valsts intervences ekonomikā ir nepieņemama augsts. Tā jau ir, kā Latvijas Banka norādījusi, 46%. Praktiski privātais sektors jau kļūst atkarīgs no valsts pasūtījumiem. Mums ir lielākais publiskā sektora strādājušais skaits uz vienu privāto. Viens strādājušais praktiski uztur 2. Latvijā tie 2,15, Lietuvā 1,65, Igaunijā 1,25. Un birokrātijas mazināšana turpinā dzīvot saukļos, bet ne īsti darbos. Piemēram, joprojām ir 7 ministrijas ar nekustamo īpašumu kapitāla sabiedrībām. Bet blakus mums ir valsts nekustamo īpašumu. Tad ir tikai 2 ministrijas no 15 ministrijām, kas ir kultūras un finanšu ministrija, kas ir nodevuši savus īpašumus. Cik ministrijas bez zemkopības ministrijas Latvijas valsts mežiem apkalpo mežus, zinājāt? Ir labklājības ministrijai meži, veselības ministrijai meži, arī kultūras un Rīgai ir savi meži. Un satiksmes ministrija pa starpu šim visam ir izdomājusi ieviest vēl transportu pēc pieprasījuma, kas izmaksās 36 miljonus. Tātad jauna birokrātiskā institūts, kas būs pēc tam jāuztur. Kā piemērs, regulators ar konkurences padomi Latvijā ir 191 darbinieks. Igaunijā tieši identisks regulators ar konkurences padomi ir 59 darbinieki. Latvijas bankai mums Latvijā ir 531 darbinieks, Igaunijā 392, Zviedrijā 537, bet viņiem ir sava krona, ko izlaist un noturēt un uzraudzīt. Un valsts ieņēmuma dienestam ir 2880 darbinieki salīdzināšās vienādās funkcijās ar Igaunijas 1100. Un tā es varētu turpināt un daudz uz priekšu. Un birokrātija, ko man stāsta arī rūpniecības uzņēmumi, lai atvērtu vienu jaunu karjeras licenci Latvijā, pirms 4 gadiem bija 1,5 gads. Šodien, lai atvērtu, ir 4 līdz 7 gadi. Mēs runājam par birokrātijas samazināšanu. Laikā, kad mums ir jābūvē ar 20 tūkstošu tonnām smilts grants Rail Balticam, tiešām. Finanšu ministram patiesībā būtu jāatkāpjas, jo, ja viņa iestāde no 4,3 miljardiem Eiropas fondu naudas, kas ir lielākās investīcijas Latvijā pēc būtības, ir izmaksājušas tikai 11%. Tikai 11%. CFLA birokrātijā noslīkst. Un naudai beigsies termiņš, kas ir tie 4,3 miljardi jau 27. gadā. Pazaudēsim 100 miljonu. Un naudai būtu jākalpo mērķim, nevis apguvēji. Un Latvija dēļ šī ir kļuvusi par betona liešanas lielvalsti. Mēs ieguldam bez perspektīvas naudu betonā, un pat to arī līdz galam nemākam. Un tas viss laikā, kad Finanšu ministrijai ir visaugstākās algas, visaugstāk atalgotie darbinieki, 138% pret pārējām ministrijām. Vienīgais, kas tiešām vaigas viedros strādā, ir valsts kasa. Un Kaspars Aboliņš ir spiests izgudrot nākamās leģendas parādu finansēšanai. Kā piemērs vakardien, mēs ieviesām visi janvārī Mika regulu, būdami ātrākie Eiropas Savienībā ar kriptovalūtas regulējumu. Piesaistīt gribējām investīcijas šeit Latvijā pirmie. Mēs vakar uzrunājām komisijas sēdē, 11 mēneši pagājuši. Cik licences ir izsniegts? 0. Mēs tāpat tās izdarījām, lai būtu šis te SEPA konta apkalpošana nebanku finansētājiem. Cik ir naudas transakcijas veiktas? Niecīgs, nekāds. Ja? Tātad mēs darām, bet rezultāta nav. Un tiek apzināti arī slēptas Rail Baltica izmaksas. Tās netiek norādītas budžetā. Ir 100% finansējums zināms RB Railam 38 miljoni, kur Latvijā jābūt 6,9 miljoniem. Budžetā tādu ciparu nav. Mums ir 4,6 miljoni, kam būtu jāsadz viss šīs izmaksas, bet tādu tur nav. Lēmums par pirmās fāzes trasi nav pieņemts. Ko tad jūs būvējat tur? Tādā veidā tiks pazaudēts 600 miljoni, kam ir jābūt iztērētam līdz 27. gadam. Kopā ir 1,2 miljardi saistības, kas neparādās nekur budžetā. Un neviens punkts īsti nav par Air Baltica, par Latvijas dzelzceļu, kam ir 100 miljonu dotācijas nepieciešams. Premjeri domā, kā tikai audzēt un nosargāt publisko sektoru. Ļūk, tie ļaunie, tie grib atņemt man tos darbiniekus, ja? Nelieši.
tie uzņēmēji. Manuprāt, Siliņa ir smagi apmaldījusies 3 ekonomikas priedēs. Pačukstēšu, tie, kas pelna naudu, tie nav finanšu ministrijas darbinieki. Tie ir uzņēmēji. Un ēndienās es ieteiktu mūsu premjerei neaicināt studentus, bet patiesībā pašai apmeklēt ražojušos uzņēmumus, kokapstrādes uzņēmumus, loģistikas uzņēmumus, būvniecības uzņēmumus un paskatīties, ar kādu ikdienas birokrātiju tiem ir jāsaskarās Latvijas apstākļos. Un ir nevis jāpalielina izdevumi, bet jāsamazina par 600 miljoniem gadā. Mēs apvienotais sarakstu uzstājam, ka ir jāsamazina 10% iepirkumos, ir jāsamazina valsts aparāts, ir jāapvieno ministrijas, ir jāpārskata funkcijas, ir jāsamazina partiju finansējums, likvidēt prēmijas, bonusus, dublējušās funkcijas, pārskatīt ministru piemaksas, parlamentāro sekretāru algas. Tādējādi var sasniegt 1,8 miljardu ietaupījumu 3 gados. Ietaupīto naudu būtu jānovirz tieši aizsardzībai, nevis aizņemties līdz maksimumam. Un jāsaglabā šis parāda nasta zem 50%, 45 līdz 50% apmērā. Un jāsamazina valsts intervences ekonomikā. Pietiek veidot atkarīgu privāto sektoru. Nevajag investēt un izpirkt LMT un TET no Zviedriem, bet gan tur jāienāk ir jauniem investoriem. Top 20 lielāko uzņēmēju sarakstā Latvijā nemainās gadiem. Tur vēl joprojām dominē valsts uzņēmumi. Pretstatā pret Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Pie tik straujām darbspēka izmiršanas jādomā, kā spēsim mēs nopelnīt naudu vairāk nākotnē. Vairojot valsts aparātu, tas tiešām neizdosies. Un tā ekonomika nestrādā. Ir vajadzīgs vairāk veselīgu uzņēmumu. Jāveido gudrā imigrācija, bagātais slānis, izglītotie speciālisti, uzņēmumu migrācija. Valdība pārkāp mūsu deputātu tiesības. Mēs vēl joprojām neesam piekļuvuši pie informācijas, kas ir budžetā. Mums atkārtoti ir liekta šāda iespēja. Un mēs apvienotais saraksts nevaram piekļūt finanšu informācijai. Un jūs zināt, ka mēs šeit neskatām budžetu. Normāli uzņēmumā jūs skatītu budžetu. Bet šeit tas ir tikai naudas plūsmas kopsavilkums bez atšifrējumiem. Kopsavilkums. Un Siliņa grib turēt badā nākotni, lai pabarotu tagadni. Un Siliņas nekompetence un nespēja pāraudzīt laukumu Latvijas sabiedrību ved tiešā ceļā uz bankrota purvu. Mēs šādu bezatbildīgu politiku neatbalstam, jo šis ir apdraudējums Latvijas ekonomiskai drošībai nākotnē. Ar šādu parāda nastu nevaram apraut mūsu iedzīvotājus un nevairosim labklājību. Šim budžetam ir jāmeklē arī kā nopelnīt. Ja reiz mēs aizņemamies šādus līdzekļus, tad kur pretī ir 100 miljonu peļņa? Kādā veidā mēs vairosim šīs investīcijas? Mēs tikai tērējam, kolēģi, uz parāda rēķina. Paldies!